Tajā reizē atkal ideja nāca no Guntera Freiberga, kurš tā kā, manuprāt, arī pacēlis to koncertu latiņu jau stipri citā vispār līmenī, jo šie skaņdarbi jau tas jau ir pilnīgi savādāks, man liekas, jau repertuārs un arī cits līmenis, es domāju, arī tādā instrumentu salikuma ziņā un arī grotības pakāpē. Jo pa lielam visi tie skaņdarbi, pasaulē ir tādi vieni no, man liekas, top skaņdarbiem. Ko lai es tev saku? Es jau nedomāju, ka cilvēki, kas nāk klausīties uz koncertu, ka viņi tur domās tagad, cik tas ir grūti. Protams, vai tā, ja? Es domāju, ka šī jaunā programma ir gan interesanta. Šie skaņdarbi vienkārši nav lielākā daļa Latvijā skanējuši. Sāksim ar to varbūt, ja? Un to, vai viņi grūti vai viegli, es domāju, mēs varēsim parādīt ar to, vai mēs viņus viegli varēsim nospēlēt. Ja? Vai mēs smagi strādāsim uz skatos, vai tas būs tāds, Katrā ziņā skatītājiem varētu būt, es domāju, ļoti interesanti arī to vērot. Saka skatītājiem, es teikšu klausītājiem, es domāju, ka kopā... Arī skatītājiem, jo arī tas, jā. Tieši par to ir runa, ka tas kopā varētu viss izvērsties par tieši tādu audiovizuālu priekšnesumu, gan skaļu, gan klusu. Tāds atkal ilgu laiku pie mums nav bijis un jauki, kad mēs tā varam beidzot savākties pa visiem kopā un to izdarīt. 3 paudzes satiekās šī koncertā, jā. Tu esi gan mans, gan Elīnas pedagogs, un es un tu esi gan Elvija, gan arī Mikis pedagogs, kas jau ir jau nākamā paudze, un mēs visi 3 kopā spēlējam, un man liekas, tas arī katrā ziņā arī tāds interesants notikums ir, un kad mēs katrs noteikti domājam bišķiņu savādāk, bet kad to mēs visu saliksim vienā tādā tā kā koncertā. Šai koncertā varēs dzirdēt droši vien uz doto brīdi vīz plašāko sitama instrumentu spektru, kāds mums te valstī vispār ir atrodams. Ja, tur būs tradicionāli sitama instrumenti, mazāk tradicionāli, pavisam netradicionāli. Mums vēl palīdzēs tātad pianisti palīdzēs, kas vēl mums palīdzēs. Mēs paši. Paši sev palīdzēs. Ja. Un tie būsim 6 mēs, Rihards, Gunters Freibergs, Elīna Enzela, Miks Bāliņš, Elvijs Endelis un arī es. Tā kā visi laipni aicināti.